GKR iet kopā ar ZZS. ZZS mēs vērtējam kā partiju valstiskam mērogam, mēs esam pašvaldības partija, un ZZS arī ir ļoti liela pieredze, pozitīva pieredze vadot citas pašvaldības Latvijā. Protams, Rīgā tā pieredze nav, tāpēc mēs ejam kopā. Kur ir vēl tā sadarbības plusi, tas ir to, kā ZZS šobrīd ir valdībā, un ņemot vērā aktīvo ekonomikas ministrijas darbību, kaut par mājokļu programmu, šeit mums priekšlikumi visi būs gatavi konkrēti. Ja mēs runājam par iespēju sadarbību, es pateikšu, mēs esam gatavi sadarboties ar visiem, bet, kā es jau vairākas reizes teicu, politika nav viss melns vai balts, sarkans vai balts, ir pustone. Bet mums tā sarkanā līnija ir februāris 22. gads, es runāju par Ukrainu, un jautājums, neskatos to, ka, protams, pašvaldības darbs, tas ir saimnieciskais darbs, bet mums ir jautājums potenciāliem partneriem. Vai jūs atzīsiet Krieviju kā teroristisko valsti, vai jūs atbalstat uzvaru Ukrainai, un faktiski tie, kas atbild, ir potenciāli partneri, tāpēc daudz maz mēs runājam par šo. Tie, kas neatzīst, protams, mēs neredzam iespēju sadarboties un sēdēt ar viņiem pie viena galda. Tad faktiski, ja mēs paraugamies uz to, ko līdz šim teica stabilitātei, tad ar viņiem izskatās, ka nē. Un suverēna vara arī, ja viņi vispār klasificējuši startā. Tas ir jūsu sarkanās līnijas.